gaidu. Labšanu, nacionālisti, ķipa man grib piešūt tagad. Jā. Paklausieties labāk Ļeņinu. Baigais vīrs bija orators Afigenijs vienkārši. Jā. Что такое советская власть? В том, что другая институция, это не новые власти. Советская власть отвоевала Лигу, отвоевала почти Украину, подходит к 11 концов. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Победа будет за нами. Skudriņš par visu ķermeni, slikti duš, no austrum puses varen simfonija, daudz būs. Kurš tas spēkā klausās, vai drīz tās draustās, jo ja dzīvot laikos tajos klus, būs domas balstās. Jaunu vēsturi nedomāju, astās patreiz prasīt to, sajūt kaut ko sirdī tu, ņēmu drēkni prasīt to. Tie bija laiki, kad negrib klīt mašīnas, negrib kurā pat vien darba laikā nedrīkstēja. Peldēt brūļ tāds skalos mazēs tik līdz bērns skolā iestājas. Dažādas aktivitātes, kā jau sīču vecumā pieklājas. Meitenes zēns, bet ja labākais tad noteikti oktobrēs. Tikmēr nevainīgām dosē pamat doma zēns. Pamat skolas vecuma bērniem iestāsts, ka viņi grib, lai Ļeņina galvu liesmojošās laiksē pie krūtīm zīm. Un tā no oktobrēm var pioniet, kaklā saka laka tunar nemainīgi kā akmens auglis. Vienmēr gatavu mīlēt komunismam balstām un darīt visu. Tas plauks, bet jau slēgšana, izmantosim plīsu. Nākamā komjonātā citu nozīm pie grūtī šitie gudrāk vēlāk konkursos tev slavēt krūtī rūpiņ. Tam jākļūst par labu, katras ģimenes sabiedroto organizācijas māsu transportētās darbību politisko. Tā bija ievirza, neaizstājam pilsonības skolu, katram pēcras pilsonim stigrā valsts rokā. Ļeņins! У нас много недостатков в организации советской власти. Советская власть не спас. Она не излечивает. Ceļš, kad bija atzīšanas diena, nieknus 26. maijā dubult vanduks. Nebija padomīgās vēl ilgs, šo to paspēj ieraudzīt, pēc tam, kad grezēs lūdz. Kā man sēko citus pēc, nesu pausardēc. Uz vietējo veikalu cilvēks savus deficīts prets. Redzoši bērni, pie rokām, lai taču ātrāk tiktu. Rindu sākumā un savā saldum tašā sliktu. Vienu sviestu mannā, visu pa krustiņai, nekas tev kanā. Uz ciem padomu pakaļ taloniem, galvu plānā, kupons iepēm cukkuram, apaviem un drānām, šābiem griņķiem, mēbelēm un tikai. Kaut kur pa sādam varēja iztērēt nopelnīgo. Paskaties uz tavu, lai viss citāk būtu, viņš tek acīm pāri ātrau. Uguns katrā sirdī plauks, sakar plaukstu. Vienojas Baltijas ceļā, lai cerību par brīvību plaukstu. От Латвии ничего не осталось. Tagad šķirīt normāli Без iedod нового šādu. пространства. Я вам это обещаю. Ничего не останется вообще. И слово в Латвии, латышский язык все забудут. Никогда не Нет. забудут. Имейте в виду, найдутся герои, дизайнеры и люди, Man smērķīgi patīk, все smērķīgi. будете прикасаться к русским и русским школам. Я это обещаю. Jā. И деньги есть, и люди есть, смертники есть. Ничего не останется. Ka vakar gūt bijis atceros, ka vaicā raudot, vai arī mūsiem manāks kari vīri. Automātiem šaujot, zupjot, drasējošām modēm gaisa ceļu radot. Kā melnbaltajās ainās kristabā, kur televizors staroja. Tur nebija atbildes, tik samulsuši skaties. Teicis iecelt sniega vilciens uz gulbāties. Galvas stacijā gaidīs vieziņš un ieksos attiek, lai nodot sveiciens, ko viņš man zemes pilvēs paliek. Pagaid daudz gadu tikai tād, ar aptvērību. Es redzēju, ko Krievija uzskatīja par vērtību. Tā līdz paņēma tanks, aviāciju, bruņu mašīnas. Astāj cilvēks kā ar pulksteni mekāniskiem vīns, kas tagad sprāž ķēmas lido uz visām pusēm. Grib būt pilsonātas bērni, lai tik nav jāņem mutē. Tracina daudz zemes, man sauc par gāns. Tie, kas klubā tols mēģina sašķiet rancu. Ja tev šeit no tevis šajā zemē pārāk daudz brāns, te līdz robežai ar roku aiztiek gravājām tašs. Nebūs vairs vadītājs plaģis, tu spricē pašā skolas dzimtā valodā un cik teritorija plašs, bet lai paši sev jums vajag, ja tā labi padomā, te cik labāk jau tur nav, kā lopu
ничего не останется. Ничего не останется. Вместе с русским. Пустое пространство. Я вам это обещаю. Gaidīsim. Gaidīsim. Paldies, paplausiem!